mūsu apsolījums, tātad mūsu pestīšana, mūsu lielā cerība. Tad iedomājieties, ar kādu sirdi Ieva audzināja savu dēlu. Viņa ielika viņā visu, ko mēs kā cilvēki varam iedomāties, kā mūsos var ielikt mūsu vismīlošākie vecāki, kas mūs mīl pār pārēm un diemžēl akli. Un savā aklumā mēs bieži vien neieraugam tādas lietas, kas mūsos jau dīkst jau no dzimšanas. Jo mēs jau diemžēl piedzimstam uz nolādētas zemes ar lāstu. Un to visu mēs varam tikai un vienīgi, kā cilvēki, secināt no savas dzīves. Tas nav pateikts tekstā. To mēs nevaram izlasīt. To mēs varam secināt, izdomāt, ekseģēzēt no tā teksta, ko mēs lasām. Un tad es jūtos kā izmeklētājs, jo abi brāļi pienes upurus. Kaina upuris netiek pieņemts, Ābela tiek. Ko nu? Šeit skan vārdi. Un Kains teica savam brālim Ābelam, ejam uz lauka. Un Kains cēlās pret Ābelu savu brāli un nokāva viņu. Te ir arī redzama glezna, ko latviešu mākslinieks Roberts Rūrāns ir radījis, strādādams Amerikā. Viņš ir ielicis Kaina rokās akmeni. Arī tas nav pateikts, kas tur bija. Bet ja jau ejam uz lauku, tad uz lauka visdrīzāk bija kāds akmens, ar ko brālis nogalināja brāli. Lūk, tieši fiziska agresija. Un te mēs varam iziet tādus kā līmeņus. Neīstenota ekspektācija, neīstenotas gaidas, ilgas pēc tā, ko Kains pienesdams upuri, uz ko domāja, uz ko cerēja. Viņš taču nāca ar vislabākajiem nodomiem visdrīzāk un pienes šo upuri. Dievs nepieņem. Dievs nepieņem. Brālis ir nekas, un viņa upuris tiek pienests. Kas notiek šāda cilvēka sirdī? Es esmu darījis labāko, es netiek pieņemts. Brālis, viņš visu laiku ir nekas. Kāpēc Dievs tu pieņem viņu upuri? Un te sākas jēdziens, ko jau apraksta psiholoģijas grāmatās, ko jau mūsdienu psihologi pie pastrādā. Esmu ņēmusi palīgā Sandras Stebres un Anikas Miltunes grāmatu attīstības psiholoģija. Mirklis, kurā Dievs Kainam saka, vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi, un ja tu slikti dari, grēks pie durvīm apmeties. Tas tev iekāros, bet tev pār to jāvalda. Un te ir šis brīdinājums. Kain, pagaidi. Vai tiešām tu gribi iet tajā virzienā, jo Dievs redz viņa sirdi? Un senebreju valodā šajā vietā šis teksts stāv imperfektā. Ko tas nozīmē? No brīža, kad ir ticis pienests upuris un uz nākotni. Nevis no tā, kas bija pagātnē. Kāda bija viņa sirds, bet kāda tagad ir tava sirds un būs tava sirds. Pagrieziens. Kur pagriežas Kains, mēs zinām. Bet šī te reaktīvā agresija, kas ir šīs dusmas, kuras ir ļoti grūti apvaldīt. Patiesi grūti. Ignorēts ir brīdinājums. Un te valdīt dusmas
te jau ir mūsu sirds. Ja mēs spējam valdīt dusmas, un mēs spējam dusmās pagriezties atpakaļ un aiziet mierā, tad mēs esam Dieva bērni. Mēs esam ticīgi ļaudis. Mēs spējam dusmas pārvērst mierā. Kains to neizdarīja. Tad kas notiek ar viņa sirdi? Viņš nav ticīgs. Un proaktīva agresija jau ir kā rezultāts. Rezultāts aizvainojumam, šai nepieņemšanai. Aizvainojums, kas pārauga dusmās. Un dusmas, kuras pārauga. Uz ko dusmoties? Uz Dievu? Kādā veidā viņš var Dievu aizskart? Tieši kā? Jā, viņš var aizskart Dievu. Viņš aicina savu brāli uz lauka. Jo Dievs ir pieņēmis brāli, jo Dievam brālis izrādījās mīļāks, tuvāks, svarīgāks. Brālis ir tas ticīgais, brālis ir pieņemtais. Un Kains iet un nogalina to, ko Dievs ir pieņēmis. Un jūs jau lasat arī, kā secināja, frustrācija ir pirmais solis uz proaktīvu agresiju. Šeit brīnišķīgi psiholoģija satiekas ar teoloģiju. Frustrācija un mūsu iedzimtais grēks, kā viņi savā starpā korelē, mēs neesam saņēmuši kādu atbalstu, atzinību, novērtējumu. Un mūsu cilvēciskais iedzimtais grēks. Tas, ko runāja iepriekšējais, par šo labbūtību, kas nenāk no mums, mūsos nav viņas. Mūsos ir šis iedzimtais grēks, kurš vienmēr mūs vedīs ļaunu virzienu. Vienmēr. Un nekas nav savādāk izdarāms. Skaudība. Tas ir sociāls status apdraudējums. Te pirmo reizi parādās vārds skaudība. Nekur Bībelē nav teikts, ka Kains skaudības dēļ nogalina Ābeli. Un arī teologi lielākoties par to nerunā. Tā nav vienkārši skaudība. Lai gan skaudība ir viens no tiem elementiem un galvenais elements, caur ko, kas bija Sādama sirdī, caur ko viņš kārdināja Ievu, jo viņam skauda. Viņam skauda šīs te fantastiskās Dieva radības, kas bija cilvēki. Viņam skauda, ka cilvēks ir tik labs tagad Dieva klātbūtnē. Jāiet un kaut kas jāsadara. Lūk, šeit parādījās skaudība. Un no teoloģiskā lepnība un nāvīgs netikums. Un nāvīgs netikums Toms Akvīnīts, jeb Akvīnas Toms lieto šādu jēdzienu. Ja? Skaudība ir nāvīgs netikums. Un proaktīva un reaktīva un proaktīva agresija ir šī te emocija un plānošana rezultāts. Tas ir sekas. Un te mēs varam runāt jau vairs tikai par godības teoloģiju. Paļaušanās uz savu nopelnu. Es darīšu, es domāšu, es izdomāšu, es paveikšu. Es vairs nedzirdu, ko Dievs saka. Viņš man nesaka pareizi priekšā. Mana sirds ir cieta. Viss. Kains ir aizvēries. Un šeit ir tā kā šāds te izpausmes. Dodam priekšroku ļaunumam. Jā. Ignorējam likumu, jo pārkāpjot vienu bausli, tiek pārkāpti visi baušļi. Un gribas verdzība. Mēs nevaram gribēt to, ko nespējam. Un Pāvils mums ir arī teicis, to labo, ko gribu, to es nedaru, bet to slikto, ko negribu, to es daru. Kāpēc es tāds esmu? Iedzimtais grēks un tā nespēja būt atpakaļ. Lūk, tas ir tas jau, ko es arī iepriekš teicu par šiem te baušļiem.
Mēs ieraudzījām gala rezultātu, ka 5. bauslu kā nenogalina, bet te ir pārkāpti visi baušļi, sākot ar 1. līdz pat 10. Pirmais, tev nebūs citus dievus turēts manā priekšā. Es esmu tavs dievs. Un Kaina lepnība pati izdara savu izvēli. Viņa sirds ir lepnāka. Nevis dievam paklausība, bet savam prātam, savai domai, savai sirdī. Jā, es. Tāpat 8. bausli varam ņemt. Nedod melīgu liecību. Vai es esmu sava brāļa sargs? Vai es? Un to mēs patiesībā varam uzdot. Katrs sev šo jautājumu. Vai es esmu sava brāļa sargs? Vai es sargāju savu tuvāko? Vai es esmu līdzās savam tuvākajam? Pastorāla krīze. Piedāvāju šo te bikts spoguli, kas būs tā kā nākošais slaids, bet es piedāvāju šo te sirds izmeklēšanu, skatoties uz Kaina grēku. Un uz Kaina grēku izejot cauri visiem 10 baušļiem. Jo šī te dziļāka dvēseles izmeklēšana vispirms pašam sev kopā ar 10 baušļiem, tas ir pirmais stāsts. Jo Lutera mums Lelbā nav īsti izstrādāts šāda te izmeklēšana. Es zinu, ka pie brāļiem katoļiem tas ir, un ir šāda te bikts kārtība, bet mums tā nav. Mums ir kopēja grēksūdze lielajā dievkalpojumā. Un ja ir krīze, tad var iet pie mācītāja un tad tiešām runā. Bet pirms iet pie mācītāja varbūt ir vērts iziet cauri 10 baušļiem arī pašam. Un tāpēc es arī savā darbā esmu to izstrādājusi kā tādu pret Kaina nodarījumu. Te jūs redzat šo te teikumu, kas tup pie durvīm par grēku. Par šo te tupēšanu pie durvīm. Te arī ir interesants faktors. Jā, grēks tup pie durvīm. Viņš ir mīlīgs kā kaķēns, maigs, pūkains, vilinošs. Paglaudi mani, paņem mani, izdari mani. Bet viņš tup pie durvīm. Ko mēs esam dzirdējuši Jāņa evaņģēlijā? 10. nodaļā. 10:7. Viņš saka. Es esmu durvis. Patiesi es jums saku. Es esmu durvis avīm. Un grēks tup pie durvīm. Tātad vai mēs paliekam aiz durvīm un kopā ar grēku, kā to izdarīja Kains? Vai mēs kāpjam augšā, pārslieksni un varam durvis vaļā. Un mēs ejam kopā ar Jēzu. Lūk, tātad bikts spogulis Kaina grēka gaismā, tas, ko es arī jums jau teicu iepriekš. Te ir svarīgi saulaicīgi saprast, kas notiek mūsu sirdī, identificēt šo te mūsu neapmierinātību, lai tā nerūkst un nepūšās un neaug. Krievijas kāra propagandists Vladimirs Solovjovs pavisam nesen aprīļa vienā no savām strīmošanām, ko viņš runā ar tautu regulāri, teica tādu frāzi. Kari ir bijuši. Kari ir bijuši visu cilvēces vēsturi. Un kāpēc? Tāpēc, ka Kains nogalināja Ābeli. Un arī Krievijas karš ir tāpēc, ka Kains nogalināja Ābeli. Beidzot, 4 gadu laikā ir atbildi dot. Kains nogalināja Ābeli. Tā tad arī mēs karosim pret saviem brāļiem.
izklausās drausmīgi. Bet no frustrācijas uz žēlastību tātad izdaram izvēlu un pagriezienu īstajā brīdī. Saulaicīgi izmeklējam sirdi. Un tad, kad mūsos ir šīs dusmas un neapmierinātība, tad caur lūgšanu, caur mieru un caur klausīšanos sēžam un runājam un ejam cauri visiem 10 baušļiem. Kas notiek mūsu sirdī? Un ja mēs paši to nevaram, tad mēs ejam pie mācītāja. Un ja mācītājs mums nav uzticams, tad ejam pie kāda brāļa, kurš ir uzticams. Un runājam un runājam. Jums un mums un man tas ir vieglāk darāms, jo mēs esam jau tajā ceļā. Bet kas notiek ārpusē, kuri nav šajā ceļā? Tas ir jautājums visiem. Un pateicība Dievam, ka mēs varam virzīt to visu šajā virzienā. Tātad žēlstības virzienā. Paldies jums par uzmanību. Trešā referente Sandra Kokina no Lutera akadēmijas vērš uzmanību uz Kaina agresijas šo ainu, kas bija pirmajā mūsu grāmatā, radīšanas grāmatā. Tikai norādīta Kaina un Ābela vārdu etimoloģisko aspektu, kas skaidro to attiecību dinamiku, kas valdīja viņu vidū. Referente caur Kaina un Ābela stāstu skaidroja cilvēka agresijas īmeņus. Šis pirmais īmenis tika skaidrots kā neīstenotās ekspektācijas, kas pastāvēja viņu šo divu brāļu Kaina un Ābela attiecībās. Tad otrais īmenis frustrācija, atsaucoties uz sevi un jūt uz un tas ir pirmais solis uz to proaktīvo agresiju. Tad reaktīva agresija, šī dusmu kvēle, ignorētais brīdinājums no Dieva un arī proaktīva agresija, kas jau ir tāda mērķtiecīga rīcība. Tika salīdzināta sekulārā psiholoģija un luteriskā antropoloģija attiecībā pret agresiju. Tika lēsts par agresijas garīgām izpausmēm, kas ir ļaunuma preference, līguma ignorance un gribas verdzība. Kains pārkāpjot vienu balsi, pārkāpa visus baušus. Un autori norādīja arī uz šo tādu starpību starp vispārējo grēksūdzi un tādu privāto bikti. Un viņa arī tā mudināja, ka arī tāda nepieciešama tādu praktizēt. Un šis modelis, pēc kā mēs varētu izpētīt mūsu sirdsapziņu, izšķirt, tas ir tie Dieva 10 baušļi. Un, protams, tas viss tāda nodoma tiek darīts, lai notiktu šo saulaicīgo identifikāciju šai agresijai.